Kā tapa pirmā vēstule? Pēc Redjārda Kiplinga pasakas motīviem. Senos laikos, kad cilvēki vēl nepazina ne burtus, ne grāmatas, ne vēstules, dzīvoja maza meitene vārdā Tefija. Viņa bija dzīvīga, zinātkāra un pilna ar jautājumiem. Pasaule viņai šķita plaša un interesanta, un katra diena solīja kaut ko jaunu. Tefija vēl nezināja, ka tieši viņas bērnišķīgā iztēle kādu dienu radīs ko pavisam neparastu. Kādā rītā viņa kopā ar tēvu devās uz upi. Saule vēl nebija uzkāpusi augstu, zāle bija mitra no rasas, un ūdens mierīgi plūda gar krastu, it kā steiga tam būtu sveša. Tēvs bija paņēmis līdzi šķēpu, jo gribēja to salabot, taču tiklīdz viņš ķērās pie darba, kļuva skaidrs, ka tas neizdosies. Vajadzēja siksnu no mājām, citādi šķēpu nevarēja savest kārtībā. Tēvs nopūtās. Atgriezties pašam viņam negribējās, jo tas nozīmētu pazaudēt visu rītu. Tefija sēdēja līdzās un domīgi vēroja viņas seju. Viņa redzēja, ka problēma nav liela, tomēr pietiekama, lai izjauktu dienas plānus. Tieši tad pa taku gar upi nāca kāds svešinieks. Pēc apģērba un gaitas bija redzams, ka viņš nav no viņa cilts. Viņš izskatījās mierīgs un labsirdīgs, taču nesaprata viņu valodu. Tēvs mēģināja viņam izskaidrot, ko vajag. Viņš rādīja uz salūzušo šķēpu, uz ceļu, uz māju pusi, pat uz savām rokām, it kā ar pirkstiem varētu viest skaidrību. Svešinieks pieklājīgi māja ar galvu, tomēr viņa acīs bija redzams apjukums. Starp cilvēkiem dažreiz nav naida, nav dusmu, nav pat nevēlēšanās palīdzēt, ir tikai nespēja saprast. Tefija kādu brīdi klusēja, tad viņas sejā parādījās tā īpašā izteiksme, kas bērniem rodas brīdī, kad viņi tic savai idejai bez mazākajām šaubām. Ja nevar pateikt ar vārdiem, viņi nodomāja, tad var parādīt citādi. Viņa paņēma bērza tās gabalu un ar ogli sāka zīmēt. Vispirms viņa uzzīmēja tēvu pie upes, tad šķēpu, tad māju, tad sevi pašu, lai būtu redzams, ka viņi abi gaida. Ar to viņai šķita par maz, tāpēc viņa pievienoja vēl dažas līnijas, dažus tēlus, dažus skaidrojumus, kas viņas prāt bija pavisam loģiski. Zīmējumā valdīja pilnīga kārtība, vismaz no pašas Tefijas skatu punkta. Taču bieži vien tas, kas cilvēkam šķiet pilnīgi saprotams, citam izskatās pēc mīklas. Svešinieks pieņēma bērza tās gabalu ar lielu nopietnību. Viņš redzēja, ka meitene viņam uztic svarīgu ziņu, un bija apņēmies to nogādāt. Drīz viņš nonāca apmetnē un atrada Tefijas māti. Te sākās viss juceklis. Māte paskatījās uz zīmējumu un kļuva bāla. Viņa ieraudzīja tajā nevis mierīgu lūgumu atsūtīt siksnu,
bet nelaimi. Viņai šķita, ka tēvs ir cietis. Varbūt kāds viņam uzbrucis, varbūt ievainots, un svešinieks atnesis satraucošu vēsti. Jo ilgāk viņa skatījās, jo lielākas kļuva bailes. Ziņa, kas bija domāta kā vienkārša un noderīga, pārvērtās par draudu pilnu ainu. Viņa nekavējoties sasauca citus. Vieni tvēra ieročus, citi steidzās līdzi, un drīz vesela cilvēku grupa devās uz upi. Tikmēr Tefija un tēvs joprojām mierīgi gaidīja krastā, pat nenojaušot, kādu vētru izraisīs nelielais zīmējums uz bērza tās. Kad viņi ieraudzīja skrienošo pūli, abi samulsa. Māte bija satraukta, citi nopietni un saspringti. Kādu brīdi visi runāja reizē, neviens nevienā neklausījās, un šķita, ka nesaprašanās kļūst vēl lielāka. Bet pamazām viss noskaidrojās. Tēvs paskaidroja, kas patiesībā bija vajadzīgs. Tefija parādīja, ko viņa bija domājusi ar savu zīmējumu. Cilvēks sāka saprast, kur radusies kļūda. Pēc pirmā apjukuma uznāca smiekli. Sākumā klusi, tad skaļāki. Pat māte, kura vēl pirms brīža bija pārbijusies, nespēja ilgi dusmoties. Svešinieks, kurš laikam nebija sapratis gandrīz neko, ne sākumā, ne beigās, tomēr redzēja, ka nelaime izrādījusies tikai pārpratums. Kad visi nomierinājās, tēvs paskatījās uz Tefiju daudz nopietnāk nekā parasti. Viņš teica, ka, lai gan viņas zīmējums izraisījis jucekli, pati doma ir laba. Viņa bija mēģinājusi nosūtīt domu cilvēkam, kurš atrodas tālu prom. Viņa bija gribējusi, lai zīmes runā cilvēka vietā. Un tas jau bija kaut kas pavisam jauns. Varbūt pirmā vēstule nebija skaidra, varbūt tā radīja vairāk baiļu nekā palīdzības. Tomēr tieši tā bieži sākas lielas lietas. Neveikli, neprecīzi, gandrīz smieklīgi. Tefija tobrīd vēl to nevarēja zināt, bet viņas bērnišķīgajā prātā bija radusies doma, kas reiz mainīs pasauli. Jo no šī brīža cilvēkiem vairs nebija jāpaļaujas tikai uz balsi. Viņi varēja mēģināt radīt zīmes, kas runā viņu vietā. Kā tapa pirmā vēstule? Pēc Redjārda Kiplinga pasakas motīviem. Senos laikos, kad cilvēki vēl nepazina ne burtus, ne grāmatas, ne vēstules, dzīvoja maza meitene vārdā Tefija. Viņa bija dzīvīga, zinātkāra un pilna ar jautājumiem. Pasaule viņai šķita plaša un interesanta, un katra diena solīja kaut ko jaunu. Tefija vēl nezināja, ka tieši viņas bērnišķīgā iztēle kādu dienu radīs ko pavisam neparastu. Kādā rītā viņi kopā ar tēvu devās uz upi.
Saule vēl nebija uzkāpusi augstu, zāle bija mitra no rases, un ūdens mierīgi plūda gar krastu, it kā steiga tam būtu sveša. Tēvs bija paņēmis līdzi šķēpu, jo gribēja to salabot, taču tiklīdz viņš ķērās pie darba, kļuva skaidrs, ka tas neizdosies. Vajadzēja siksnu no mājām, citādi šķēpu nevarēja savest kārtībā. Tēvs nopūtās. Atgriezties pašam viņam negribējās, jo tas nozīmētu pazaudēt visu rītu. Tefija sēdēja līdzās un domīgi vēroja viņas seju. Viņa redzēja, ka problēma nav liela, tomēr pietiekama, lai izjauktu dienas plānus. Tieši tad pa taku gar upi nāca kāds svešinieks. Pēc apģērba un gaitas bija redzams, ka viņš nav no viņa cilts. Viņš izskatījās mierīgs un labsirdīgs, taču nesaprata viņu valodu. Tēvs mēģināja viņam izskaidrot, ko vajag. Viņš rādīja uz salūzušo šķēpu, uz ceļu, uz māju pusi, pat uz savām rokām, it kā ar pirkstiem varētu viest skaidrību. Svešinieks pieklājīgi māja ar galvu, tomēr viņa acīs bija redzams apjukums. Starp cilvēkiem dažreiz nav naida, nav dusmu, nav pat nevēlēšanās palīdzēt, ir tikai nespēja saprast. Tefija kādu brīdi klusēja, tad viņas sejā parādījās tā īpašā izteiksme, kas bērniem rodas brīdī, kad viņi tic savai idejai bez mazākajām šaubām. Ja nevar pateikt ar vārdiem, viņi nodomāja, tad var parādīt citādi. Viņa paņēma bērza tās gabalu un ar ogli sāka zīmēt. Vispirms viņa uzzīmēja tēvu pie upes, tad šķēpu, tad māju, tad sevi pašu, lai būtu redzams, ka viņi abi gaida. Ar to viņai šķita par maz, tāpēc viņa pievienoja vēl dažas līnijas, dažus tēlus, dažus skaidrojumus, kas viņas prāt bija pavisam loģiski. Zīmējumā valdīja pilnīga kārtība, vismaz no pašas Tefijas skatu punkta. Taču bieži vien tas, kas cilvēkam šķiet pilnīgi saprotams, citam izskatās pēc mīklas. Svešinieks pieņēma bērza tās gabalu ar lielu nopietnību. Viņš redzēja, ka meitene viņam uztic svarīgu ziņu, un bija apņēmies to nogādāt. Drīz viņš nonāca apmetnē un atrada Tefijas māti. Te sākās viss juceklis. Māte paskatījās uz zīmējumu un kļuva bāla. Viņa ieraudzīja tajā nevis mierīgu lūgumu atsūtīt siksnu, bet nelaimi. Viņai šķita, ka tēvs ir cietis. Varbūt kāds viņam uzbrucis, varbūt ievainots, un svešinieks atnesis satraucošu vēsti. Jo ilgāk viņa skatījās, jo lielākas kļuva bailes. Ziņa, kas bija domāta kā vienkārša un noderīga, pārvērtās par draudu pilnu ainu. Viņa nekavējoties sasauca citus. Vieni tvēra ieročus, citi steidzās līdzi, un drīz vesela cilvēku grupa devās uz upi. Tikmēr Tefija un tēvs joprojām mierīgi gaidīja krastā.
pat nenojaušot, kādu vētru izraisīs nelielais zīmējums uz bērza tās. Kad viņi ieraudzīja skrienošo pūli, abi samulsa. Māte bija satraukta, citi nopietni un saspringti. Kādu brīdi visi runāja reizē, neviens nevienā neklausījās, un šķita, ka nesaprašanās kļūst vēl lielāka. Bet pamazām viss noskaidrojās. Tēvs paskaidroja, kas patiesībā bija vajadzīgs. Tefija parādīja, ko viņa bija domājusi ar savu zīmējumu. Cilvēks sāka saprast, kur radusies kļūda. Pēc pirmā apjukuma uznāca smiekli. Sākumā klusi, tad skaļāki. Pat māte, kura vēl pirms brīža bija pārbijusies, nespēja ilgi dusmoties. Svešinieks, kurš laikam nebija sapratis gandrīz neko, ne sākumā, ne beigās, tomēr redzēja, ka nelaime izrādījusies tikai pārpratums. Kad visi nomierinājās, tēvs paskatījās uz Tefiju daudz nopietnāk nekā parasti. Viņš teica, ka, lai gan viņas zīmējums izraisījis jucekli, pati doma ir laba. Viņa bija mēģinājusi nosūtīt domu cilvēkam, kurš atrodas tālu prom. Viņa bija gribējusi, lai zīmes runā cilvēka vietā. Un tas jau bija kaut kas pavisam jauns. Varbūt pirmā vēstule nebija skaidra, varbūt tā radīja vairāk baiļu nekā palīdzības. Tomēr tieši tā bieži sākas lielas lietas. Neveikli, neprecīzi, gandrīz smieklīgi. Tefija tobrīd vēl to nevarēja zināt, bet viņas bērnišķīgajā prātā bija radusies doma, kas reiz mainīs pasauli. Jo no šī brīža cilvēkiem vairs nebija jāpaļaujas tikai uz balsi. Viņi varēja mēģināt radīt zīmes, kas runā viņu vietā.